ROI ir Return on Investment. Tas nozīmē, ka, piemēram, ROI piedāvājums ir tāds, ka, ja viņš šo te no jums nopērk, tas viņam palīdzēs nopelnīt vairāk. Piemēram, pārdošanas treniņš ir ROI piedāvājums. Tu ieguldi pārdošanas treniņā, bet tev vajadzētu saņemt vairāk, līdz ar to tu varēsi nopelnīt vairāk naudu. Ieguldījums, teiksim, kaut kādā finanšu instrumentu apmācībās arī ir ROI piedāvājums. Tu iemācīsies finanšu instrumentus, tu varēsi pārdot un pirkt un pārdot akcijas, tu varēsi nopelnīt vairāk. Ja? Kas nav ROI piedāvājums, ir, piemēram, fitnesa programma. Ja? Tu nopērci fitnesa programmu, tu kļūsi tievāks, bet tu nenopelni tieši, vai tas tev nepalīdz tiešā veidā nopelnīt vairāk naudu. Jā, protams, mēs varam runāt par to, ka viņš tur būs tievāks, labāk jutīsies un varēs vairāk nopelnīt naudu, bet tas nav tāds tieši ROI piedāvājums. Ja? Kad tu fitnesa programmā investē, tu nomet svaru, tas tev nekādā veidā tieši nepalīdz nopelnīt vairāk naudas. Ja? Tātad ROI piedāvājums ir tāds, kurš tev palīdz nopelnīt vairāk naudas kaut kādā veidā. Nav ROI piedāvājums tāds, ka nezinu, mājas uzkopšanas servis. Ja? Viņš jau nepalīdz vairāk nopelnīt naudas. Ja? Tādas lietas.